Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Informācija. Šodienas rakstu vieta. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints, kad stiprs lietus lija un straumes nāca, un vēji pūta, un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 24. un 25. pants. Šodienas pārdomas. Informācijas laikmets mums ir pavērs ne tikai jaunas iespējas, bet arī uzlicis papildus atbildību. Tāpēc šodien gribu pievērst tavu uzmanību vārdam informācija. Tas sastāv no 2 vārdiem. In, kas nozīmē iekšā, un formācija, tātad formēšana. Citiem vārdiem sakot, informācija formē to, kāds tu esi, kam tu tici un ko tu runā. Tā veido tavu redzējumu par sevi un pasauli. Gribu tevi aicināt izvērtēt, kam tu ļauj formēt tevi. Kādai informācijai tu atļauj piepildīt tavas domas un vārdus. Apzinies, ka tu esi Dieva bērns, un Viņš tev ir dāvājis pamatu, kas uzturēs tevi visās vētrās. Atļauj Dieva vārdam formēt tevi, un tu būsi pārsteigts par rezultātiem. Tu spēsi izšķirt patieso no nepatiesā. Tu sāksi sajust Dieva spēku sevī. Tu spēsi stāties pretī visām vētrām un uzvarēt. Šodienas lūgšana. Mīļais debesu Tēvs, es pateicos, ka esi devis man tavu vārdu, Bībeli, lai formētu mani par veselu, nodrošinātu un veiksmīgu cilvēku jebkuros apstākļos. Paldies, ka palīdzi man šodienas informācijas plūsmā saglabāt fokusu uz tevi. Jēzus vārdā. Āmen.